Arī es jūs sveicu visus šajā svētdienā. Un mēs turpināsim domāt par tēmu, kas mums tā turpmākās svētdienas būs, kā tāda mūsu svētrunas sērija ir par pievilcīgo kristietību. Ko nozīmē būt pievilcīgam kristietim, un mēs pagājušā reizē noskaidrojam, tas nenozīmē būt vienmēr skaistam un elegantam, kurš ir tāds izskatīgi pievilcīgs, bet drīzāk to, kā mūsu ticība, mūsu dzīve var būt drīzāk saistoša, nevis atgrūdoša, kur cilvēkiem drīzāk viņi vairāk gribētu meklēt Dievu, jautāt par Dievu, nekā drīzāk teikt, es Dievu apšaubu, tāpēc, ka es redzu tavu dzīvi. Un mēs pagājušā reizē domājam par to, ka ir reizēm dažādi stereotipi un priekšstati par to, ko tad nozīmē citiem stāstīt par Dievu, liecināt, jeb evaņģelizēt, un šis vārds evaņģēlijs, evaņģelizēt, kas nozīmē labā vēsts, jeb mēs nesam cilvēkiem, mēs pasludinam labu vēsti, labas ziņas pasludinam, un tas ir par Kristus, par viņa nāvi, par viņa augšām celšanos un par viņa glābšanu. Un reizēm ir šie pozitīvie un šie negatīvie priekšstati, un kādreiz mums tie ļoti traucē. Un mums kaut kur varbūt pašiem ir kāda tāda negatīva pieredze bijusi ar to visu, un tur mums liekas, ir tādi daži fanātiskie cilvēki, kuriem patīk to darīt, tad tie, lai to dara. Es esmu parasts cilvēks, parasts kristietis, man ar šo nekāda negribās nekāda darīšana būt. Un tāpēc mēs arī mēģinām to visu nosvītrot un teikt, mēs katrs esam aicināti. Un esam aicināti šo vēsti nest cilvēkiem. Un mūsu uzdevums ir drīzāk domāt par tev pareizo attieksmi, kā mēs to darām. Un, man liekas, svarīga lieta, mēs pagājušā reize arī darījām, mēs uzrakstījām to cilvēku vārdus, par kuriem mēs gribētu lūgt. Lūgt, lai Dievs pieskarās viņiem. Cilvēki, kas Dievu nepazīst, cilvēki, kas varbūt savu dzīvi ir aizvēruši Dievam. Un mēs sarakstījām šo cilvēku vārdus un sakām, pirmais mūsu solis ir kāds? Mūsu pirmais solis ir lūgt. Lūgt par viņiem, nolikt viņus Dievu priekšā. Jo redziet, arī mūsu jau uzdevums nav kādu cilvēku pārliecināt, un mēs par to nevaram. Ticību nevienam cilvēkam tu nevari iemācīt. Tu vari tikai rādīt, tu vari viņu pasludināt, tu vari rādīt ceļu pie Dieva, jo tikai Dieva svētais gars taču ir tas, kas cilvēku spēj aizkustināt, uzrunāt, atklāt par patiesību, atklāt arī par grēku. Bet Dievs lieto mūs. Dievs lieto katru vienu no mums, un tāpēc Bībelē teikts, kā lai viņi tic, ja nav kas sludina. Un tātad mēs esam aicināti būt kā tāda Dieva instruments, kā Dieva melodijas atskaņotāji, šīs labās vēstas atskaņotāji šai pasaulē, lai Dievs caur mums varētu runāt. Un turpmākās svētdienas mēs apskatīsim arī no Bībeles, no jaunās derības piemērus, cik dažādos veidos mēs varam būt par liecību cilvēkiem. Un ka mēs katrs esam dažādi. Un Dievs mūs dažādi lieto. Un tieši tā pievilcība ir arī tajā ziņā, ka ir šī daudzveidība, jo Dievs mūs ir radījis dažādus. Ar dažādām personībām, dažādiem talantiem, dažādām dzīves pieredzēm. Arī tad, kad apostols Pāvils runā par draudzi, viņš saka korintiešiem, bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš ir gribējis, un to viņš saka par draudzi. Mēs kā draudzes locekļi, mēs katrs esam tajā savā draudzes vietā ielikti, un to Dievs ir ielicis pēc sava nodoma, kā viņš to ir gribējis. Ja tālāk varam lasīt, visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā viņš ir gribēdams. Dievs ir tas, kas piešķir katram cilvēkam to viņa unikalitāti. Un es gribētu teikt, ka tieši tāpat, kā mēs draudzē varam dažādi kalpot, un mēs katrs esam dažādas personības, un katram mums ir sava, varētu teikt, dāvana, ko Dievs mums ir devis talanti. Tieši tāpat Dievs mūs dažādākos veidos lieto, tad, kad mēs citiem varam stāstīt un liecināt par Kristu. Un, lai aizsniegtu visdažādākos cilvēkus, ir vajadzīgi arī visdažādākie kristieši. Ir vajadzīgi visdažādākie cilvēki. Un ne visi cilvēki var liecināt vienādi par Dievu,
bet visi cilvēki var liecināt kaut kādā veidā. Dievs kaut kā katru vienu no mums var lietot. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo tad, kad mēs apzināmies, ka Dievs mani var lietot tāds, kāds es esmu, ar to savu unikalitāti, ar savu personību, tas patiesībā ir ļoti atbrīvojoši. Jo man vairs nav jāizliekās un jātēlo būt kādam citam. Es varu būt tas, kas es esmu, un Dievs arī mani var lietot, lai var būt citiem cilvēkiem par svētību, lai citiem cilvēkiem apliecinātu Kristu. Kopā pavisam mēs apskatīsim tādus 6 dažādus piemērus no jaunās derības, kā cilvēki, kādos veidos cilvēki apliecina Jēzu, pasludina Jēzu. Un jums pagājušā reizē es teicu, ka jums ir jāizpild šī saucamā, varbūt neveikli skan, bet stila anketa, kur tāda maza aptauja, kur tu vari tā kā noteikt, un, kas ir tā tava stiprā puse, tas tavs labākais veids, ja tā pieeja, kā tu vari citiem stāstīt par Kristu. Neviena no šīm pieejām nav ideāla, neviena no viņām nav perfekta, neviena no viņām nav pati labākā, bet katra viena no viņām var būt ļoti unikāla un ļoti īpaša, un katra viena no viņām mums arī piemīt. Un kādam varbūt ir vairāks, kādam ir mazāks, bet šīs turpmākās svētdienas mēs arī apskatīsim. Šodien es gribu kopā ar jums apskatīt 2 cilvēkus, kuriem kaut kādā ziņā kaut kas bija kopīgs, bet kaut kas bija atšķirīgs. Viens no viņiem bija cilvēks, kurš bija ļoti tiešs, ļoti konfrontējošs. Savukārt otrs cilvēks bija tāds, kuram patika vairāk caur tādu intelektu, caur gudrību, caur dialogu cilvēkiem palīdzēt nonākt pie Kristus. Tātad pirmā pieeja ir šī saucamā tiešā pieeja. Un tad, kad mēs domājam par šo pieeju, man uzreiz nāk prātā cilvēks no Bībeles, tas ir Pēteris, apustulis Pēteris, Jēzus māceklis Pēteris. Īpaši mēs to redzam apustuļu darbu 2. nodaļā, un es nelasīšu cauri visu, jo tas ir diezgan garš fragments, bet jūs mājās varat pārlasīt šo viņa, varētu teikt, pirmo svētrunu, oficiālo, baznīcas svētrunu, kur pēc tam, kad viņi ir saņēmuši svēto garu mācekļi, cilvēki ir daudz sanākuši Jeruzalēmē, jo tur bija vasarsvētki, un tie bija lieli svētki jūdiem. Un šie cilvēki redz šīs gara izpausmes, kas notiek šiem mācekļiem, un viņus tas pārsteidz, un kādi domā, ka viņi vienkārši ir piedzērušies. Un tad starp tiem 11, 12 mācekļiem pieceļās, kurš? Tas ir Pēters. Un viņš sāk šo lielo masu uzrunāt. Redziet, man ir jālieto mikrofons, lai uzrunātu šeit 40 cilvēks. Tur bija vairāk 1000 cilvēku, un Pēteris pat neizmantoja nevienu mikrofonu, nevienu ruporu. Un viņš ļoti drosmīgi pieceļās kājās un sāk runāt uz šo lielo pūli. Un tad, kad mēs lasām apustuļu darbos, mēs ļoti labi redzam, kāds ir viņa tā pieeja, tas veids, kā viņš komunicē. Viņš ir ļoti tiešs, varētu teikt, viņš pat konfrontē, viņš kaut kur izaicina. Mēs tur lasām 23. pantā. Jūs viņu ar noziedznieku rokām esat piekaluši pie krusta un nonāvējuši. Un liekas, viņš tik ļoti vispārināti, kaut gan es domāju, tur bija cilvēki, kuriem nebija nekāda sakara ar Jēzus Kristus nāvi, jo tur bija cilvēki, kas bija vēlāk atnākuši. Un Pēters ļoti tieši viņus izaicina. Tālāk 38. pantā viņš saka, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties. Jeb 40. pantā, izglābieties no šīs samaitātās cilts. Es teiktu tādi ļoti skarbi, ļoti tieši vārdi. Iespējams, ka kāds no mums to klausoties liekas, ko viņš brauc virsū mani. Bet tāds bija Pēters. Tāda bija viņa daba. Dievs tādu viņu bija radījis. Un to mēs redzam daudz, kur viņa attiecībās ar Jēzu, ka Pēters bija tas cilvēks. Visu vai neko. Piemēram, situācija, kur Jēzus staigā pa ūdens virsu, un Pēters ir tas, kas redz, ka nāk Jēzus, un viņš nedomā, viņš pirmais kāp ārā no laivas, viņš iet pretī Jēzum. Viņš tur neizrēķina, viņš neizkalkulē, viņš nepārdomā, viņš uzreiz tieši, viņš rīkojās. Bieži vien viņš pirmais runāja, un laikam viņš bija tas cilvēks, kurš vispirms runā un tad domā, ko viņš ir pateicis. Tāds bija Pēters.
Jo viņš bija, piemēram, tas, kurš solīja Jēzu, es nekad tevi nepametīšu. Es nekad tevi nenoliekšu, kaut gan Jēzus zināja, ka tu mani nolieksi vēl pirms gailis būs dziedājis. Tad, kad Jēzu arestēja, ko dara Pēters, viņš vienam no tiem, kurš arestēja Jēzu, viņš nocērt ausi. Un tad viņam ir tā reakcija uzreiz ir tāda ļoti konfrontējoša. Straušs, drosmīgs, tieši. Un tieši šajā situācijā, vasarsvētku dienā, svētais gars lieto un vada tieši šādu cilvēku. Tur taču varēja jebkurš cits piecelties kājās, piemēram, apustulis Jānis. Un tie, kas jūs ziniet, Jānis bija tas, kas visu laiku runā par mīlestību. Ja viņa visas vēstules ir par mīlestību, viņa evaņģēlijā ir caurvijās mīlestība. Liekas, tu taču varētu šis cilvēks piecelties un teikt, Dievs jūs mīl, jūs esat brīnišķīgi, bet redziet, jums visiem ir vajadzīga glābšana. Nē, Dievs lietoja tiešo, varētu teikt, kaut kur skarbo tiešo cilvēku. Ko mēs redzam pie šīs Pētera, varētu teikt tās pieejas, kaut kā kas tad ir tie svarīgākie principi, elementi tajā viņa pieejā, kā viņš sludina evaņģēliju. Pirmkārt, mēs redzam, viņš ir ļoti personisks. Viņš ļoti konkrēti runā uz cilvēkiem. Viņš nerunā vispārīgi par cilvēci, par pasauli, bet viņš saka jūs, un vairākās vietās ir šis vārds jūs. Un kas, protams, klausītājam kaut kur vairāk liekas sajusties viņš runā par mani. Tātad arī tā ir mana problēma. Arī priekš manis tas ir aktuāli. Tātad tās nebija kaut kāds vispārīgas frāzes, bet Pēters bija ļoti personisks. Protams, otrs, ko mēs redzam pie viņa sludināšanas, viņš ir ļoti skaidrs un ļoti konkrēts. Tur nav nekāda aplinka, tur nav tā caur puķiem, caur līdzībām Pēters mēģina kaut ko pateikt. Viņš ļoti tieši pasaka to, ko viņš domā un kas ir patiesība. Un tur nāk līdz arī šī pārliecība līdz ar to. Tā nav tikai informācija, bet tas ir kaut kāds aicinājums uz pārmaiņām. Tā nav vienkārši tāda plika teoloģija, ko viņš mēģina kaut ko pafilozofēt, bet viņš runā par ļoti konkrētu problēmu, kas ir katram cilvēkam, un viņš dod konkrētu arī risinājumu. Un te mēs nonākam pie 4. principa, viņš ir ļoti praktisks. Viņš ļoti konkrēti pasaka, kas ir jādara. Atgriezieties no grēkiem, lai jūs tiktu kristīti. Un liekas, kā cilvēks varētu reaģēt tad, kad viens šāds ļoti tieši konfrontējošs cilvēks sludina evaņģēliju. Mēs redzam, kāds ir rezultāts. Turpat 2. nodaļā varam lasīt, kur ir šie vārdi. Šie vārdi sāpīgi ķēra un kāda raksta citā tulkojumā iedzēla viņu sirdīs, šo klausītāju sirdīs. Viņi klausās un ir tāds sajūta, beidzot ir kāds, kurš pasaka to, kas man bija jādzird. Viņš man pateica tieši tā, kā man tas bija jādzird. Un tas iedzēla, ķēra sāpīgi viņu sirdis, tas aizgāja līdz viņu sirdīm, nevis līdz viņu prātiem, domām, bet līdz viņu sirdīm. Un šie cilvēki jautā, bet brāļi, tiem apustuļiem, mācekļiem, ko mums būs darīt? Ko lai mēs darām? Un tad Pēters dod šo risinājumu, viņš saka, atgriezieties no grēkiem, pievēršaties Dievam, pievēršaties Kristum un tiekat kristīti. Kāda bija atsaucība? 3000 cilvēki atgriezās. Un tā ir megadraudz, mēs teiktu, vienā dienā tāds milzīgs masas pūlis atgriežās pie Dieva. Jautājums ir, vai mums tiešām vajadzētu tā sludināt šodien ar šādu pieeju? 2. vēstules Timotejam 4. nodaļas 2. pantā ir rakstīti šādi vārdi, kur Pāvils saka savam māceklim Timotejam. Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāji, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. Tātad arī apustulis Pāvils kaut kādā brīdī ir teicis to, ka Dieva vārds viņš ir jāpasludina. Dieva patiesība, evaņģēlijs ir jāpasludina.
Reizēm tas ir laikā, bet Pāvils saka, reizēm tas ir arī, liekas, pilnīgi nelaikā. Kaut kur liekas nevietā. Reizēm tas nozīmē pat norāt, varētu teikt, aizrādīt, brīdināt, paskubināt. Un tajā visā ir divas kvalitātes – pacietība un mācība. Pacietīgs. Kuriem cilvēkiem tad ir raksturīgi šāda pieeja sludināt evaņģēliju? Ir tādi cilvēki, kā līdzīgi kā apustulis Pēters. Tie ir tādi cilvēki, varētu teikt, pārliecināti cilvēki, drosmīgi cilvēki, viņi nekautrējās. Viņi parasti izlaiž tāds pieklājīgās frāzes, viņi uzreiz ķerās vērsim pie ragiem. Ķerās uzreiz pie lietas. Tie ir cilvēki, kas varētu teikt, gan ar spēcīgu viedokli, gan arī spēt šo viedokli ļoti spēcīgi arī artikulēt un pateikt un izteikt. Viņi ir ļoti drosmīgi tajā. Iedošu jums tikai dažus piemērus, un varbūt tie būs tādi lielie smagsvari pasaulē un Latvijā, bet lai jūs saprastu, un bieži vien tie ir tādi cilvēki, kur varbūt mīl arī tādā publikas priekšā runāt un lielākās auditorijas priekšā runāt, bet nevienmēr. Piemēram, man uzreiz nāk prātā šādi cilvēki kā Billijs Grēms, kurš jau ir mūžībā. Es personīgi esmu dzirdējis sludinām viņa dēlu Franklinu Grēmu, un esmu viņu arī saticis. Viņš noteikti ir arī ļoti līdzīgs, un Billijs Grēms ir uzrunājis daudzus miljonus cilvēkus šajā pasaulē, un viņa evaņģēlijs, es teiktu, nav bijis tikai tāds, prasti tāds pasludināts tieši, bet viņš ir drīzāk bijis tāds, ir bijis gan tieši, bet te pašā laikā ļoti uzrunājošs, un jūs YouTube varat iet un paklausīties viņa uzrunas, svētrunas, kur viņš uz tūkstošiem runā, un tur ir ļoti skaidrs svēstījums, un ļoti skaidrs evaņģēlijs. Marks Driskols, tur varbūt ir debats par viņa to līdz galam, to viņa stilu un to pieeju, bet kāds viņš varbūt kā cilvēks ir bijis, bet viņš arī tāds cilvēks, kuram patīk ļoti tieši, ļoti konkrēti konfrontēt un pateikt tā, kā tas arī ir. Man uzreiz no Latvijas variantiem, man bija jāieliek arī kaut Latvijas piemēri. Noteikti vasarsvētku mācītājs un bīskaps Modris Ozolinkēvičs, un viņš pats to ir teicis, ka Dievs viņu ir aicinājis būt par evaņģēlistu. Viņš ir mācītais draudzē, bet viņš vairāk sev jūt, ka viņš var iet un sludināt evaņģēliju cilvēkiem. Un mūsu baptistu mācītājs Toms Bermaks Liepājā, kurš ar man ir atzinies, ka viņš ir evaņģēlists, viņš var iet un sludināt evaņģēliju, viņš nekautrējās, viņš to var izdarīt tieši, konkrēti un pārliecinoši. Tie ir tikai daži piemēri. Un kā jau es teicu, nevienmēr tie ir cilvēki, kuri uz daudziem simtiem tūkstošiem runā. Reizēm tie ir cilvēki, kas arī individuālās sarunās spēj būt ļoti tieši, ļoti drosmīgi, var uzreiz runāt par tēmu, un viņam absolūti no tā nav bail un nav kauns. Un es domāju, ka ir cilvēki, kuriem tas tieši ir arī vajadzīgs. Viņiem ir vajadzīgs, ka ir kāds, kurš nevis caur puķiem pasaka patiesību, bet kurš beidzot pasaka tā, kā tas arī ir. Varbūt ne tas perfektākais piemērs, un tomēr es atceros, ka mums savā laikā pašos pirmsākumos nāca kāds jauns vīrietis uz mūsu draudzi. Varētu teikt, viņam bija tāds slava bišķiņš šeit Ādažos, tāds vietējais bandīts. Un pirmkārtam Dievs jau viņu ļoti tiešā veidā uzrunāja sapnī, kur Dievs vienkārši sāk uzrādīt viņam grēkus. Un tad, ja nemaldos, viņš ieslēdz kristīgo rādio, kur viņš saņēma to apstiprinājumu tam visam, ko viņš bija dzirdējis no Dieva. Bet tas viņam tik ļoti bija vajadzīgs. Viņš bija savā dzīvē tik tālu aizgājis, ka viss, kas viņu varēja izvilkt ārā no tās bēdras, bija kāds, kas varēja tieši konkrēti viņam pateikt to, ka tu esi grēkojis, tev ir jāpieņem Kristus, tev ir jāatgriežas pie Dieva, tā ir vienīgā glābšana tavai dzīvei. Un viņš atgriezās. Bet, protams, ka šāda tipa cilvēkiem ir arī zinām bīstamība. Un te ir tas, kur mums jābūt arī uzmanīgiem. Un tas brīdinājums ir kāds. Lūdz Dieva gudrību, lai tavs tiešums nekļūst par asumu.
Jo reizēm šiem cilvēkiem viņi mēdz būt tik tieši un tik pārliecināti, ka tas pārvēršas kaut kādā asumā, varbūt pat otra cilvēka aizvainojumā. Tā ir bīstamība. Ir ļoti svarīgi, ka mēs lūdzam, ka svētais gars savalda vēlmi vienmēr nākt virsū ar pilnu spēku, ar pilnu jaudu. Jo ne visās situācijās, nevienmēr tas ir vajadzīgs. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs lūdzam Dievu garu, kurā brīdī varbūt mums ir drosmīgi jāpieceļās kājās un jāsaka, un varbūt ir brīži, kad Dievs saka, nomierinies. Tev nav cilvēki jāpārliecina, tev nav cilvēki jāpierunā, tev cilvēkiem ir jāpasludina evaņģēlijs. Un, protams, trešais, šādiem cilvēkiem var būt reizēm tāda tendence, ka viņi sāk pārmest citiem, ka citi nedara to, ko viņi dara. Un viņi saka, kāpēc tu neej, un kāpēc tu drosmīgi neej un nesludini evaņģēliju, kāpēc tu neej un neprovocē, neizaicini, kāpēc tu neesi tik tieši, tik konkrēts, tik skarbs. Reizēm cilvēki arī mācītājs tā mēdz salīdzināt, un arī mēs kā kristieši reizēm mēdzam viens otru tā salīdzināt, bet tā ir bīstamība. Mēs nedrīkstam citiem pārmest, ja viņiem nav šis pieejas, šis veids, nav tas viņa stiprākais veids, kā viņi var citiem stāstīt par Kristu. Un tā ir tā bīstamība. Būt uzmanīgiem, lai ar to mūsu skarbumu mēs beigās kaut ko nevis izdarām labāk, bet drīzāk sliktāk. Tātad tas ir šis tiešais veids, kā mēs varam liecināt. Savukārt otrs piemērs ir apustulis Pāvils. Protams, arī Pāvils kaut kādos rakstvietās ir bijis ļoti tiešs un ļoti konkrēts. Bet šeit es gribētu apskatīt vienu situāciju, kur Pāvils izmanto citu pieeju, kā viņš sludina evaņģēliju. Mēs to teikt, tas varētu būt tāds intelektuālais pieejas ceļš, caur gudrību, caur dialogu. Un piemērs ir Atēnas. Apustuļu darbi, 17. nodaļa, kur atkal jūs mājās varat pārlasīt visu to nodaļu, jo tas stāsts ir diezgan garš arī. Un mēs to redzam, kas tur notiek. Tur nav šie reliģiskais fons, kas bija Jeruzalēmē, bet tā ir Grieķija, Atēnas. Tur ir filozofi, tur ir domātāji, tur varētu teikt ir tāds ideju inkubātors, kur cilvēki, kuriem patīk apspriest, filozofēt, diskutēt, viņi tur sanāk kopā un tad to dara. Šiem cilvēkiem noteikti nederēja, varētu teikt, tāds Pētera tiešums, kāds varbūt bija vajadzīgs Jeruzalēmē. Bet šeit drīzāk vajadzēja kāds, kurš caur loģiku var pierādīt patiesību. Un mēs redzam, ka tieši Pāvils ir vispiemērotākais šajā situācijā, šajos apstākļos. Jo viņa pieeja bija tieši tāda, caur loģiku, caur pārdomām, caur dialogu, varētu teikt, caur dažādiem argumentiem, viņš pasniedz evaņģēliju. Un, protams, ka priekš tādiem Atēnas filozofiem tas ir pats labākais. Jo viņiem patika filozofēt, diskutēt, viņiem patika jaunas idejas. Un tā priekš viņiem bija laba diena, ja viņi varēja tā kārtīgi parunāties par lietām. Un es teiktu, kaut kādā ziņā, tā laika auditorija kaut kur atgādina arī tādu mūsdienu auditoriju, kur mēs arī ļoti daudz uzsveram to, cik svarīgs ir dialogs, saruna, cik svarīgi ir uzdot jautājumus un palīdzēt meklēt atbildes uz šiem jautājumiem. Un ir cilvēki, kuri uzdod šos jautājumus, un tad jautājums, vai mēs kā kristieši varam radīt vidi, kur palīdzēt cilvēkiem meklēt atbildes uz šiem jautājumiem. Šis stāsts sākās ar to, ka Pāvils atrodoties Atēnās, viņš ieraug, tur ir ļoti daudz tempļi, un viņš ir uzkāpis Marsa kalnā, un tiešām no tā Marsa kalna var redzēt diezgan daudz ko apkārt Atēnām, un viņš redz, ka tur ir dažādi tempļi un elgdievības, un īstenībā pirmā reakcija Pāvilam ir ļoti satriecoša, viņš ir satriekts, viņš ir izmisis, viņš varētu pat teikt, ir dusmīgs ieraugot to elgdievību, kas ir šajā pilsētā. Tad liekas, ka nākamai reakcijai būtu jābūt kādai. Līdzīgi kā Pēterim. Pieceļās kājās un tūlīt pasaka konkrēti. Ne caur puķiem, bet pa taisno. Bet tāds nav Pāvils.
Viņš sāka diskutēt, sāka runāt tur gan ar jūdiem, gan ar grieķiem. Un šī saruna sāk izraisīt interesi šiem filozofiem, ka viņi uzaicina Pāvilu uz Areopāgu, kas bija tā laika augstākā tiesa, jeb padome. Un viņi uzaicina Pāvilu uz sarunu, un saka, klausies, pastāsti mums par to, par ko tu tur runā. Jo tu runā par kaut kādām lietām, par kurām mēs neko nezinām. Un Pāvils stāv viņu teritorijā, un pēc viņu uzaicinājuma sāk tieši tur, kur viņi ir. Un viņš to izmanto kā iespēju sludināt evaņģēliju. Un šeit mēs redzam tādus, atkal 4 principus, kurus mēs varam paņemt no Pāvila. Vispirms mēs redzam to, ka Pāvils ir pieklājīgs, atsaucīgs. Un tas nozīmē to, ka tas, ko mēs varam no Pāvila mācīties, esi izturies ar cieņu pret citādi domājušiem cilvēkiem. 22. pantā varam lasīt, kur Pāvils saka, Atēnieši, es redzu, ka jūs visās lietās esat ļoti dievbijīgi, ja mēs teikt reliģiozi. Tas ir tas, kā Pāvils sāk sarunu. Viņš nesāk kā Pēters, jūs esat Jēzu piesituši krustā, jūs esat grēkojuši, esat vainīgi. Viņš sāk patiesībā ar ļoti tādu atvērtu dialogu. Viņš saka, es patiesībā redzu, ka kaut kas jūsos ir. Jūs esat reliģiozi, dievbijīgi cilvēki. Un viņš pat norīja varbūt to rūgtumu, bet jums ir pilns ar elkiem. Patiesībā cik ļoti gudra pieeja. Nevis sākt ar uzbraucienu, nevis sākt ar izsmieklu. Viņš sāk ar to, kur viņi ir, un viņš nojauc barjeru šai sarunai. Otrs, ko mēs varam paņemt no Pāvila, būt tādiem mūsdienīgiem, aktuāliem un veidot tiltus. 23. pantā mēs lasām, kur viņš saka, es atradu arī altāru ar uzrakstu nepazīstamam dievam. Un tas konteksts aptuveni ir tāds, ka tajā laikā, varētu teikt, elgdievība, templi, tas bija vesels biznes. Izklāts, varētu teikt, industrija. Un reizēm, tur, teiksim, cilvēki nopirka zemes pleķīti, viņi vēl nebija izdomājuši, kas tas būs par dievu, kādam dievam būs tas templis, un te viņi uzrakstīja, šeit būs templis nepazīstamam dievam. Un atkal mēs redzam, kā Pāvils turpina tālāk šo sarunu, viņš saka, es redzu, ka jums kaut kur bija tāds uzraksts. Šeit šis altārs ir nepazīstamam dievam, tātad vēl nenosauktam, nenodefinētam dievam. Izmanto labi šo situāciju, lai turpinātu šo sarunu. Es esmu bijis jūsu pilsētā, es esmu jūs vērojis, kaut kādā ziņā es jūs saprotu. Un es teiktu tā, tas princips, ko mēs varam paņemt šeit no Pāvila, ir, ja tu gribi ar cilvēkiem būt tādā sarunā, es teiktu, tev ļoti svarīgi viņus arī iepazīt. Iepazīt viņa stāstu, iepazīt viņa jautājumus, iepazīt varbūt to, kas ir viņu pārliecība, kas ir viņu šaubas, kas ir viņu domas, ar ko viņi ikdienā cīnās. Līdzīgi kā mēs redzam, kā Pāvils to dara šeit. Un Pāvils kaut kur atrod tādu dabisko, tādu kontaktpunktu ar šiem cilvēkiem. Interesanti, ka 28. pantā viņš pat citē grieķu dzeju, kas nav bībele, kas nav varbūt, ka mēs sakam citreiz visu laiku tik jāizmanto raksturvietu un bībeles, lai mēs pasludinātu patiesību, bet atkal, lai būtu šis saskarsmes punkts ar šiem cilvēkiem, Pāvils pat citē dzejnieku, dzeju, kas nav no jūdiem, kas nav no rakstiem. Un mēs redzam atšķirību. Pēteris ļoti daudz citēja praviešus. Pāvils grieķiem citē dzeju. Viņš būvē tiltus. Nākamais, protams, mēs redzam vēl vienu tādu principu pie Pāvila, viņš bija drosmīgs. Un ir jāsaprot tas, ka šī intelektuālā pieeja, viņa nekad mums nevajag uztvert, ka tā ir tāda, maigā versija, ja? Tas ir tāds maigais veids, kā sludināt evaņģēliju. Arī šeit Pāvilam bija jābūt ļoti drosmīgam.
drosmīgam uzsākt sarunu ar šiem cilvēkiem. Un mēs redzam arī tālāk šajā sarunā, šī drosme paliek aizvien lielāka. 23. panta beigās mēs varam lasīt, ko jūs nepazīdami godājat, to es jums sludinu. Tas nepazīstamais Dievs, kuram jūs nespējat nosaukt to vārdu, tas ir tas Dievs, patiesībā, par ko es sludinu. Ko jūs sludinat, ko jūs pielūdzat neziņā, ignorancē, to es šodien jums gribu pasludināt. Un tālāk mēs varam lasīt, kur viņš 24. 25. pantā saka, viņš drosmīgi pasludina Dievu kā radītāju un devēju. Un beigās viņš pat noslēdz ar šo domu, bet Dievs atstādams neievērotus nezināšanas laikus tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēka. Mēs šeit redzam, cik ļoti svarīgi, ka tomēr neskatoties uz to, ka Pāvils ar cieņu, caur sarunu, caur dialogu ar šiem filozofiem runā, tomēr viņš aiziet pie evaņģēlija. Un viņš drosmīgi pasludina, arī šiem cilvēkiem ir vajadzīga grēku piedošana. Arī šiem cilvēkiem ir jāatgriežas no saviem grēkiem. Un te ir 4. princips, ko mēs varam paņemt no Pāvila. Cik svarīgi arī šādā dialogā un diskusijā būt Kristus centrētiem. Jo nav pietiekami būt tikai vienkārši tādam jaukam, gudram cilvēkam, gudri parunāties. Nav vienkārši mūsu mērķis tagad filozofēt. Nepietiek tikai ar to, ka mēs esam drosmīgi. Mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem nonākt pie Kristus. Un te ir interesanti, kā 31. pantā Pāvils Kristu apliecina. Te ir rakstīts, jo viņš nolicis dienu, tātad Dievs ir nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš ir izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušajiem. Cik ļoti interesanti, ka Pāvils pat neizmanto vārdu Jēzus, Jēzus Kristus, bet viņš norāda uz kādu personu, kas ir bijusi. Un tas ir saprotams, jo grieķi absolūti neko nav dzirdējuši par Jēzu Kristu. Viņi nezina, kas tas par cilvēku ir. Tajā laikā nebija TikToks vai TVNets, kur tu varēji ielikt ziņas par kaut kādiem notikumiem. Cilvēki nezināja, un tāpēc Pāvils varbūt tiešā veidā neizmanto vārdu Jēzus Kristus, bet viņš runā par Kristu. Viņš saka, reiz nāks diena, un Dievs taisnīgi tiesās šo pasauli caur kādu vīru, un tur viņš norāda uz Kristu. Viņš ir Kristus centrēts. Un te mēs redzam, kāda ir reakcija, kā cilvēki atbild un kā viņi reaģē tad, kad Pāvils sludina evaņģēliju. Tur ir cilvēki, kas viņu izsmej un nicina un saka, klausies, kas tās par muļķībām? Un tas patiesībā notiek tādā brīdī, kad Pāvils sludina par Kristu, par viņa nāvi un augšām celšanos. Un tur ir filozofi, epikūrieši, kur saka, tās ir pilnīgs muļķības, cilvēks nevar no nāves augšām celties, viņi vienkārši izsmēja, viņi ignorē, viņi aiziet projām. Kādi cilvēki paliek ar ziņkārību? Un viņi saka, es gribētu vairāk par to dzirdēt. Man vairāk interesē tas, ko tikko tu pateici. Un tad ir 3. cilvēka grupa, un starp citu, ja jūs izlasīsiet 17. nodaļā, jūs redzēsiet pat ļoti augsti stāvoši amatā cilvēki, kas bija šajā padomē, kādi dzirdēja, un viņi pieņēma, un viņi sāka ticēt, un sāka sekot Kristum. Un tas ir pilnīgi normāli. Mums nav jāgaida, ka mēs pasludinot evaņģēliju, ka visi cilvēki atsauksies. Nevienmēr būs tā, kā Pēterim, kur 3000 atgriezās. Mēs redzam, ka Pāvila situācijā bija kādi, kas joprojām izturēs nicinoši pret to, ka tu pat mēģināji šos tiltus būvēt un būt dialogā. Cilvēki joprojām nespēja tev pieņemt. Kādi cilvēki palika ar jautājumiem, viņi ir atvērti turpināt, un kādi cilvēki saka, es gribu sekot. Kas tad raksturo šos cilvēkus? Protams, šos cilvēkus raksturo, varētu teikt, tāds analītiskums, loģika. Tie ir cilvēki, kuri ir zinātkāri cilvēki, kuri grib vairāk iedziļināties, izpētīt, meklēt argumentus,
Viņam noteikti patīk diskutēt. Viņi meklē dažādus cēloņus, sakritības, varbūt pretrunas, varbūt meklē arī patiesību tajā visā. Un viņi spēja paskaidrot sarežģīto vienkārši. Nu, nepareizi ir tad, ja kaut ko vienkārši mēs sākam sarežģīt. Bet šie būtu tie cilvēki, kas spētu tādas sarežģītas patiesības. Un evaņģēlijs savā ziņā, viņš ir sarežģīts, viņš ir kaut kur pilns ar tādu noslēpumu, jo mēs līdz galam to nespējam aptvērt, bet viņi spēja kaut kā to padarīt vienkāršu. Nu, tie piemēri, kas varētu būt, es iedošu atkal tikai dažus, manā skatījumā piemērus, un piemēram tie būtu, kuri tie varētu būt mums, Filipi? Jā, viens no tiem ir Džons Lenoks, kurš ir, varētu teikt, kristiešu apoloģēts, brits pēc tautības. Viņš ir vairākas grāmatas sarakstījis YouTube'ā, jūs varat viņa lekcijas noskatīties. Viņš arī Latvijā bija savā laikā, un viņam bija debates ar Mārci Auziņu, pasniedzēju profesoru. Un cilvēks, kurš es ļoti cienu tajā, kā viņš aizstāv kristietību, kā viņš pasludina kristietību caur apoloģētiku, caur argumentiem. Populārs šobrīd cilvēks ir tāds Wes Hafs, viņš varbūt vairāk ir tāds bībeles pētnieks, ļoti populārs starp jauniem cilvēkiem, viņam ir podkāsti, YouTube ir ļoti daudz visādi video, kur viņš pierāda svēto rakstu autentiskumu un skaidro par svētajiem rakstiem, gan no tāda vēsturiskā, gan zinātniskā aspekta. Ļoti interesants cilvēks, ļoti, es teiktu, jaudīgs cilvēks, cik viņš to spēja to galvā, to informāciju saglabāt un kā viņš, man liekas, ļoti interesantā veidā spēja arī šo patiesību arī nokomunicēt cilvēkiem. No tādiem latviešiem, varbūt ne gluži es tagad visu viņus kā tāds zinātnieks gribu atspoguļot, bet es domāju arī, arhibīskaps Jānis Vanaks, man liekas, viņam arī šī spēja, vismaz man tā sajūta, ka tad, kad es klausos viņa vēstījumu, tu paliec ar tādiem jautājumiem, ar pārdomām, viņš kaut kā vienmēr spēja tevi aizķert. Viņa uzrunas nav tiešā veidā tāds uzbraucošas, bet viņas, ja cilvēks klausās, cilvēks nepaliek vienaldzīgs tajā, ko viņš saka. Un tad arī Agnese Irbe, antropologs un pasniedzēja, kristiete, kura ļoti izglītota un arī, es teiktu, caur tādu loģiku, caur labiem izsvērtiem argumentiem spēja apliecināt kristietību, kristīgās vērtības un es domāju, daudz cilvēks tas uzrunā. Un atkal, šie ir tikai tādi, daži piemēri, un tādi varētu būt vēl, un atkal es izcēlu varbūt tos lielos vārdus, bet tādi varbūt ir daudz vienkāršāki cilvēki, kuram nav liels amats un varbūt nav liela atbildība uzticēta, bet ir cilvēki, kas var apsēsties pie galda un sāk diskutēt. Un varbūt tu esi tas cilvēks, kur Dievs var tādā veidā lietot, sludinot evaņģēliju. Bet, protams, arī šiem cilvēkiem ir zināmas aklās zonas un bīstamība. Un tā bīstamība ir tajā, ka mēs varam iesprūst tādos akadēmiskos sīkumos un punktu vinēšanā, kur mēs varam pārāk analizēt un diskutēt un argumentēt līdz pēdējām detaļām, un tas var pārvērsties kaut kur arī tādā, tādās argumenta karos, kas nevienmēr ir veselīgi un vajadzīgi. Un atceries, ka attieksme ir tikpat svarīga kā informācija. Atkal, te ir ļoti svarīgi, ka mēs šo informāciju, jeb šo argumentēšanu nepadarām par pašu galveno un svarīgāko. Pār visam tā ir mana attieksme pret cilvēku, ar kur es runāju. Vai es viņu mīlu, vai šo cilvēku cienu. Un svarīgi ir nekļūt atkal strīdīgiem. Un tas reizēm notiek tieši šāda tipa cilvēkiem, tāpēc, ka viņiem ir argumenti, viņiem patīk diskutēt un strīdēties. Beigās tas kļūs par svarīgāku, un beigās viņam svarīgākais ir uzvarēt debatēs, nevis cilvēku vest tuvāk Kristumu. Un tas reizēm var notikt. Jo īstenībā jau tikai ar plikām debatēm mēs nevienu cilvēku pie Kristus tāpat neaizvedīsim. Pār visam tam cilvēkam ir jājūtā tava pareizā attieksme, tas pareizais nodoms. Nevis mana pārliecība, lai uzvar, bet lai caur šo sarunu cilvēks var vairāk iepazīt Kristu.
uzreiz man nāk prātā tāds cilvēks, Lī Strobels, kurš bija nekristietis. Viņam sieva, ja nemaldos, bija kļuvusi par kristieti, ja, un viņš bija tā laika žurnālists, kas rakstīja kriminālo kroniku. Viņš bija tā tipa cilvēks. Un viņš gribēja pierādīt, ka viņa sieva ir kļūdījusies, ka viņa izdarījusi milzīgu kļūdu, kļūstot par kristieti. Un viņš sāka pētīt kristietību. Cik tā ir, viņa mērķis bija izpētīt kristietību, pierādot, ka tas viss ir, angļuiski sakot, fakes, jeb neīsts. Un tas viss beidzās ar to. Viņš tiekās ar profesoriem, ar zinātniekiem, pēta dažādus vēsturiskos faktus. Tas viss beidzās ar to, ka viņš kļūst par kristieti. Un viņš ir sarakstījis ļoti populāru grāmatu, angliski saucas Case for Christ, jeb, latviski, es nezinu, kā viņi saucas latviski, Kristus lieta, tā kā kriminālajā Kristus lieta, kur viņš apraksta, kā viņš pēta un uzdod šos sarežģītos jautājumus par kristietību, par Dievu, un kā šie pasniedzēji viņam palīdz solīti pa solītim nākt pie Kristus. Un tagad viņam ir daudz tās grāmatas sērijas, Case of Creation, man liekas, Case of God, daudz citas grāmatas arī tieši vairāk angļu valodā. Un tas ir cilvēks, kurš pats tādā veidā ir nācis pie Kristus. Un viņš kaut kādā ziņā, viņš turpina tālāk cilvēkiem par Kristu tā liecināt. Nesot dažādas pierādījumus, faktus, argumentus. Redziet, ar šiem diviem piemēriem mēs tikai redzam jau to, ka draudze nav viena instrumenta ansamblis, kur mēs katrs spēlējam, ko mēs gribam, bet es teiktu tā, Dievs mūs katru lieto, lai mēs kopā būtu šis orķestris. Un šo evaņģēliju melodiju mēs varam spēlēt, un lai tā varētu izskanēt mūsu apkārtnē. Un reizēm ir vajadzīgs tāds Pētera tiešums, kur Dievs saka, esi tiešs, esi konkrēts, esi pārliecināts tajā. Un citreiz ir vajadzīgs šis Pāvila dialogs. Esi atvērts uz sarunu, vairāk klausies, ieklausies, novēro, sadzirdi jautājumus, palīdz atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Kādam cilvēkam ir vajadzīgs, mēs teikt, tāds sirdsapziņas trieciens, kuriem vienkārši ļoti skaidri jāpasaka patiesība. Un kādam cilvēkam tiešām evaņģēlis kaut kur ienāk caur prātu, kur vajadzīga tāda prāta pareizā pieeja atslēga. Un es teiktu, ka reizēm cilvēkam vajadzīgs šīs abas pieejas. Kur varbūt ir brīdis, kur viņam vajadzīgs, ka kāds vienkārši viņu paņem tā aiz kakla un tā konkrēti pasaka. Un ir brīdis, ka ir vajadzīgs kāds, kas viņam palīdz atrast atbildes uz tiem viņa jautājumiem. Bet tas, kas ir svarīgi, neviena no šīm pieejām nav labākā. Neviena no šīm pieejām, kā jūs redzējat, nav ideāla. Katra viena no viņām ir svarīga attiecīgajā brīdī. Jo redziet, evaņģelizācija, kā jau mēs esam to vairāk kārt runājuši, tā ir Dieva misija, kurā viņš lieto mūsu visus. Katru vien tajā veidā, kā viņš to ir paredzējis. Un tāpēc mums nav visiem jāliecina vienādi, bet mēs katrs varam kaut kādā veidā būt par liecību. Un atcerieties, par ko mēs runājam pagājušā reizē. Mēs esam tikai ķēdes posmiņš kāda cilvēka dzīvē, lai viņš sastaptu Dievu. Mums nav tagad viens cilvēks jāizved līdz tam galvenajam lēmumam, kā mēs teiktu, kur viņš savu dzīvi uztic Kristam. Tas nevienmēr ir mūsu uzdevums. Kādreiz mēs esam sākuma posmā, daudzreiz mēs esam tur pa vidu, kāda saruna, lūkšana, varbūt mans piemērs ir bijis ar par liecību. Un kādi no mums esam tajā mirklī, kur cilvēks pienāk tev klāt, klau, es gribu savu dzīvi uzticēt Kristum. Kas man ir jādara? Kas man ir jādara? Un tad tev ir jābūt kā apustulim Pēterim. Atgriezies no grēkiem. Uztic savu dzīvi Kristum. Un lai tu top kristīts. Es aicinu, ka tu vari turpināt lūgt. Lūgt par tiem cilvēkiem, kurus Dievs īpaši tevi līdz sirdī šajā laikā, lai viņi varētu dzirdēt evaņģēliju. Lūdzu, lai Svētais Gars parāda, kā tieši tu, tajā veidā, kāds tu esi,
var palīdzēt viņam spērt nākamo soli pretī Kristum. Nākamo soli, lai viņš vairāk var iepazīt Kristu, lai evaņģēlijs vairāk viņam tiek atklāts. Lūdzu, lai svētais gars tevi vada un lieto. Un mēs būsim pārsteigti. Mēs būsim pārsteigti, ka patiesībā Dievs mums šādas iespējas dod, ja vien mēs būsim atvērti. Lai Dievs mums palīdz to. Lūksim Dievu. Kungs Kristu, mēs Tev pateicamies, ka Tavs vēstījums turpinās arī pēc Tavas nāves un augšām celšanās.